Čau! Re, kādi lieli ziedi. Un šie ir viena no maniem mīļākajiem ziediem rudenī. Un viņi ir tik skaisti un tik lieli. Gandrīz man sejas galvas lielumā. Fantastiski. Nu ko, es atnācu par jums mazliet parunāties šajā skaistajā rudenīgajā dienā, šajā skaistajā stūrītī, kurš, man liekas, ir tik forši tropisks vienkārši. Nu, lūk, un es lūkojos uz skaisto krāsaino košo rudeni. Un fonā ir arī visādas rudens darbu skaņas, tā kā, jā, tās noteikti arī varat dzirdēt. Bet kāpēc es esmu atnākusi šeit, ko es vēlos ar jums padalīties, ir tas, ka ar iespējām jaunajām, kuras es vēlos atkal atvērt un aktivizēt jums, mums visiem kopā, caur gaismas mandlām, caur krāsām, caur formām, caur skaitļiem, lai izkrāsotu, izzīmētos, jā, ar domu, lai atbalstītu sevi šajā vēl gadā, šo gadu nobeidzot ar foršu iekšējo sajūtu, kad ir labs darbiņš padarīts, tāds labs darbiņš padarīts darbā ar sevi. Ar savu pašizaugsmi, ar savu aktuālo tēmu, kādu kuram viņi ir. Un tas mans redzējums ir, ka šis te instruments, gaismas mandals, ar kurām es dalos un kuru es redzu kā tādu pašterapeitisku instrumentu darbam ar sevi, neatkarīgi no tā, ko tu dari ikdienā, kādas prakses tu praktizē, kā tu strādā ar sevi, vai tu strādā vai tu nestrādā, vai arī tev tas ir vienkārši nepieciešams kā kaut kāds mirklis sev, neatkarīgi no tā, tiešām, kādai ticībai to pievērsies, vai caur ko tieši tu ej savu ceļu. Šis instruments ir kā tāds palīgi instruments, caur kuru tu vari salīdzvarot savu lauku, caur kuru tu vari izgaismot, kā tad notiekās tie procesi manī, kas manī notiekās, kā tās enerģijas mainās. Jā, kāds var caur šo te instrumentu palīdzēt sevi, atbrīvot no tām enerģijām, ar kurām tiek strādāts caur citām praksēm, vēl tā kā punktiņus uz izsāliek, ziniet, kad tu palīdz arī vai no fiziskā ķermeņa, vai no emocionālā ķermeņa, vai no smalkajiem ķermeņiem, enerģētiskā līmenī, kā nu kuram atkarībā kāds būs tas dvēseles plāns, kas būs tā īstā vajadzība, bet ar šo instrumentu izzīmējot, tu tā kā vēl vairāk iedod iespēju savā laukā šīm enerģijām vajadzīgajā līmenī atbrīvoties un atkal vajadzīgajai tai potenciāli enerģijai, tai gaismai ieplūst mūsos, salīdzvarot šīs te jaunās enerģijas, jaunās vēsmas, lai mums tas ceļš uz priekšu būtu harmoniskāks. Tā es redzu, kā nodara šīs te gaismas mandals, kas esmu izzīmējusi sievišķības gaismas mandalu. Šodien rudenīgās noskaņās ļoti klātsoši ir Māte Zeme un arī tāds mana enerģija, kur es sapratu, kā ar ko aktivizējās manī šī sievišķības enerģija, tā, kad es eju un es vādu, man kaut kur rociņas asmērīsies, laukos dzīvoju, ka visu, ko es daru un vādu un gribu tā kā radīt, es sapratu, ka jābūt lielākam līdzsvaram caur sievišķo un vīrišķo, un tā sievišķība ir tas aspekts, kas mums kā sievietēm laikam tiešām ir jāiepazīst sevi katrā unikāli. Jums katrā tiešām viņi izpaužās ļoti unikāli, un tas ir tas pats skaistākais, jo tad mēs katrs tas unikālais ziediņš šai pasaulē, to kopīgo dārzu, to kopīgo pasaules krāšņumu radam tieši tik krāšņi, cik viņš beigās arī ir. Jā, un lūk, un vārdsakot, līdz ar to es vēlos
piedāvāt telpu, kurā var būt klātesošas tās dvēseles, kam šis te uzrunā. Kam uzrunā tāda pirmkārt vispār gaismas mandelis, kuri gribētu vai nu pamēģināt, vai arī kas grib paturpināt zīmēt, bet kaut kā viena paši nevar saņemties. Un tad vienmēr parasti atbalstošā laukā, kad zini, ka vēl kāds zīmē, tas ir motivējošāk. Un tīpaši, kad tu zini, ka tu vari ielikt un padalīties un iegūt arī atgrieznisko saiti, tas ir vēl jau motivējošāk. Jā, tad ir pavisam cita tā ievirze un vispār cita tā gribēšana. Un es zinu, ka tas ļoti daudziem ir vajadzīgs un atbalstoši. Es zinu, ka man citreiz tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kad ir šis tā atbalsts, ka tu zini, ka tu ej kopā un ka tu neesi viens pats tajā ceļā. Nu, lūk, jo ir arī cilvēki, kas ir apguvuši, piemēram, bāzes kursu, pats sev terapeits, kaut vai pirmo to līmeni, kas ir, lai izprastu krāsu, formu, skaitļu, nozīmes savas mandelās, lai prastu interpretēt savas mandelas, un arī šie cilvēki grib, piemēram, patrenēties, ja? Patrenēties, patulkot citu mandeles, turpināt zīmēt savas mandeles, attīstīt savas spējas, savas prasmes un arī strādāt ar attiecīgām sev aktuālajām tēmām caur savām gaismas mandelām, kas katram ir izvēlēts, jo kāds ir paņēmis savu veselības gaismas mandelu grāmatiņu, kāds ir paņēmis sievišķās enerģijas seksuālās enerģijas aktivizācija, kas ir patiesībā savas sakrālās sievišķās būtības iepazīšanas grāmatiņa, un ir vēl citas mandelu grāmatiņas, kas kas ir bijis aktuālāka tēma. Un tad šī ir tā iespēja, tādā mēneša pavadībā būt, piedzīvot arī klātienes, online klātienes tikšanās reizes, kad mēs konkrētāk jau varu atbildēt uz kaut kādiem vairākiem jautājumiem, ja viņi būs salasījušies, vai arī klātienē var kaut ko konkrēti man uzjautāt un pārisināt tēmu, vai mēs varam ieiet kopīgā meditācijā, ja tas nepieciešams, pastrādāt ar kaut kādiem šiem te aspektiem, kas mums ir, kas ir aktuāli tajā laukā šobrīd. Un arī tas, kad zīmējot mandelas, tad viņus varēs likt kopīgajā čatā, dalīties un iegūt manu atgrieznisko saiti. Respektīvi, kad es varu pakomentēt, varu padalīties pats sajūtām. Tā, kad tu jūti, kad tas, ko tu dari, tas ir, ka tu arī kaut kādā ziņā izproti, kas notiekās tajā brīdī, kad es to daru, ko tad es tur esmu īsti izzīmējis, vai aktivizējis, vai palaidis un atlaidis, un es zinu, cik vērtīgi ir tā atgriezniskā saite. Un es arī zinu, cik ļoti visi ir šobrīd aizņemti. Cik daudz, kas šajā gadā notiekās ātri, ir jāpieņem ātri lēmumi un tā tālāk. Un tāpēc es gribu, lai šī atbalsta grupa ir tāda, kas neaizņem jūsu laiku, bet tieši otrādāk ir tiešām kā atbalsta grupa, kur tu vari atnākt un pačīkstēt, izlikt ārā visu to, kas notiekās apkārt un kādas ir tās sajūtas esot tajos visos procesos un vienkārši izrunāties no sirds tādā dvēseliskā līmenī, lai tiešām salīdzvarotos, lai atjaunotu to savu iekšējo balansiņu, saprastu tātad, kas te notiekās īsti man apkārt, kas notiekās manī. Un tas tāds brīdis, kad tu izelpo, lai tu pēc tam var atkal tā pilntiesīgi, apzināti un ar lielāko prieku ievilkt jaunu elpu, jaunu dzīvības spēku, lai turpinātu iet uz priekšu. Nu, lūk, tas ir tas, ko man gribās ļoti, ļoti dot. Un man pašai ļoti, ļoti pietrūkst, kad tādā regularitāte, kad es varu iedot atgriezniskās saites gaismas mandelām, jo man patīk viņas caur viņām ieraudzīt dvēseles būtību. Man patīk caur viņām ieraudzīt jūsu potenciālu. Man patīk caur viņām ieraudzīt to, kā jūs mainaties, kas notiekās jūsu laukā, un vēl jau vairāk jums to izgaismot un pastāstīt par to, un tas vienkārši iedod tādu iekšējo kaut kādu, tas veicina īstenībā iekšējo šo ticību. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, kas izgaismojas mūsu gaismas mandelās, apstiprina vienkārši tos procesus, kas mūsos iekšēji jau notiekās un ko mēs jūtam, kas mums intuitīvi jau nāk pašiem tādi vēstījumi, un tas iedod vēl tādu apstiprinājumu, ka jā, tā tiešām ir, un tas iedod šo te vēl tādu lielāku ticību sev, kad es varu uzticēties tam, kas man iekšēji jau tai sajūtai, kas man ir, kas man tās atziņas pašai nāk, un tas ir tas, kas veicina mūsu uzticēšanos pašiem sev, un tad uzticība ir ticība.
Un, jā, tas ļoti attīst arī mūsu intuitīvās spējas. Intuīcija, tātad spēja paļauties, uzticēties sev, noticēt sev. Un tādā veidā atveroties dzīvei un ejot soli pa solim, savā ziņā nezināmajā, kur prātam var likties, kad ir ārpus kontrolas zonas, un tad viņš baidās un viņš grib sabotēt, bet tad, kad ir šī spēcīga, šī paļāvība, uzticēšanās sev, ticība tam, kur velk veda mana sirds, tad ir tā, ka tad arī ir tā saucamā drosme kaut kādā ziņā, ka tu vienkārši dodies. Tu dodies, un ar katru to spērto soli, tu ieraugi, kā tā bilde liekas kopā, kā katrs nākamais solīts tev paver jaunas durvis, jaunus ceļus uz priekšu. Un tu redzi, kā lēnām tas, ko tu pirms kaut kāda laika esi licis nodomos un mēģinājis manifestēt savā dzīvē, tas tiešām beidzot notiekās. Un tajā brīdī arī to ieraudzīt, apzināt un būt pateicīgam par to visu, pateicīgam sev, ka tu beidzot spēr tos soļus un ka tu ej un tu vienkārši ļaujies, tu paļaujies. Tā ir tā būšana plūsmā, ka tu ļaujies, tu ej savā dzīvē, saki jā. Un tā ir brīnišķīga sajūta, mīļā, un tad arī nāk atpakaļ tas gandarījums, tas prieks, tas miers, tas saviņojums, atgriežas tas prieks lēnām ar vien vairāk un vairāk atpakaļ. Un to nevar novērtēt, tas nav līdzvērtīgs nekādiem materiāliem sasniegumiem kādā ziņā. Protams, ka bija forši arī iegūt to materiālu, un arī tas nāk līdz ar to visu lēnām, bet jā, jautājums ir, caur kādu iekšēju sajūtu mēs atveramies savām iespējām un realizējam savus sapņus, realizējam savus projektus, realizējam savas idejas, realizējam savas attiecības, viņas uzlabojot vai viņām vairāk atveroties, viņas risinot, jā, tam visam vajag iekšējo resursu, un kur tas ir? Tas ir tikai mūsos. Un tas mūsu uzdevums ir piekļūt tuvāk sev, lai to resursu mēs atvērtu, atpakotu, integrētu sevī, atļautu viņam būt un atļautu caur mums izstaroties uz āru. Un līdz ar to tad arī mēs vairāk atveramies gaismai, atveramies pasaulē, atveramies paši sev, atveramies jaunām iespējām. Jā. Tālūk, tāpēc es domāju, ka būs divas iespējas gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tad arī bērniem būs iespēja iegūt šo enerģētisko saiti ar domu tādu, ka arī ar vecāku pavadību īstenībā. Lai motivētu, piemēram, kaut kādā mēneša vai 2 mēnešu griezumā bērnam iziet cauri tēmām, kas ir iekļautas bērnu gaismas modeļu grāmatiņā. Un tad caur šīm tēmām izīmējot visas tās mandalas un viņas pēc tam pārskatot un iedodot atgrieznisko saiti, var saprast, kas tam cilvēciņam, tai maziet vēslē, kas ir tās svarīgās tēmas, kam viņš iet cauri, kur viņš, piemēram, var sajust, ka cerēs kaut kāds triggerus, kas viņu vairāk tā kā ietekmē, un līdz ar to tā pa ķēdīti viss tur saritinās. Jā, tas iedos tādu lielāku skaidrību, un tā lielākā skaidrība iedod arī to atvert ceļu tālākai virzībai, un tu saproti, kas ir tas, kam pievērst uzmanību, uz ko vairāk slikto akcentu un to pozitīvo enerģiju, to gaismu, to atbalstu, to mīlestību, to klātsamību, to apzinātību, priekš kā vairāk ieslēgt un ko palaist vaļā, uz ko tā kā nefokusēties, jo reizēm ir tā, ka mēs esam iespringuši uz kaut ko pavisam it kā par tēmu, bet tas nav tas patiesais iemesls tam, kāpēc tā notiekās vai kāpēc cilvēks tā jūtās, un tas ir tas, tad ieraudzīt lielāku skaidrību, ko tas patiesībā saistīsies, ko mēs kopā arī kā ģimene kopīgajā laukā varam risināt un pievērst uzmanību, kā mēs varam atbalstīt un kā mēs varam komunicēt viens ar otru, lai atgādinātu viens otram arī, kas ir īstenībā tas, uz ko mums katram tas potenciāli tiekties, un tādā veidā mēs stiprinām viens otru, vai ne? Lūk, tā kā būs divas iespējas, sekojam jaunumos, tik līdz būs šī informācijas ielikšu arī šeit zem šī video zemāk linkā, varēs pieteikties, un tā kā, jebkurā gadījumā, ja ir kādi jautājumi, droši var sazināties ar mani, un tad jau mēs varam tikties klātienē, pavadošajā tādās online satikšanās reizēs un kopīgajā čatiņā. Visi
gaismas mandelu gribētu zīmēt gribētāji, pareizāk sakot, un tad zīmēsim kopā, radoši izpaudīsimies kopā, attīstīsim savas spējas, prasmes, atvērsimies savai intuīcijai, savam radošiem potenciālam, šai radošās plūsmas iekšējiem stāvoklim, kurš atļauj rast risinājums jebkuros dzīves pārbaudījumu mirkļos, jebkādās dzīves situācijās, tad pieslēgt šo te radošo aspektu, kas mums katram ir dots, lai mēs spētu ieraudzīt vienkārši iespējas, kad nav viens variants, nav kaut kādi ierobežojumi, kā prāts cireiz mēdz domāt, bet palūkoties plašāk un kaut kādā ziņā arī uzticēties un kaut kur arī, tā kā paļauties, kad kaut kādā ziņā ir vēl kaut kam citam apkārt jāsam kārtojās arī bez manis, tad ir kaut kādi brīži, kad mēs pastāvam mierā, mēs vienkārši esam pacietīgi, mēs nodarbinam sevi ar tām lietām, kas mūs iepriecina, un tad mēs ieraugam, ka, tā vieta, kuras baigi pirms tam iespringa, ir sakārtojusies tā, kad, ir pavērušies atkal ceļi, mēs atkal varam virzīties tālāk jau caur, daudz produktīvāk arī. Lūk, tā kā balansēsim savu iekšējo resursu, atvērsimies savam potenciālam un nobeigsim šo gadu skaisti. Un nākamais gads, lai ir vēl jaudīgākais un par to esošo gadu un jauno gadu, man liekas, tie posmi un tās pārējas, jau pat vairs nevar ierakstīt tikai tādos gada skaidļos, citi pat vairs neieraksta arī savos dzimšanas skaidļos, tāpēc, ka tās pārējas notiek arvien vairāk, arvien biežāk, kā kuram, bet viņus var just un līdz ar to tāpēc ir forši, kad ir šis tā atbalsts. Arī no tāda radošā aspekta, ka tu vari vienkārši padarboties un tu zini, ka tā padarbošanās ir ļoti jaudīga, ļoti daudzdimensionāla un ka tas palīdz tavā pašizaugsmes ceļā visos līmeņos, arī enerģētiskā līmenī, arī tad būtībā mēs aktivizējam savu bioenergo lauku. Un kas tas ir? Tas ir mūsu fiziskais ķermenis, mūsu emocijas, mūsu mentālais, mūsu tātad apziņa, zemapziņa. Tas, ko mēs vistuvāk saprotam, jūtam, pazīstam, atpazīstam. Un mēs nevaram būt vairs neredzīgi un teikt, ka nav šis smalkais lauks, viņš ir. Un tas ir pats skaistākais ar gaisa manulām, ka līdzsvarojās arī tajā laukā viss. Lūk, tā kā. Man būs prieks būt par jūsu paudu, un katrā ziņā es tiešām to ļoti, ļoti, ļoti vēlos. Esmu noilgojusies pēc tā kaut kādā ziņā, jo tik intensīvi šobrīd tas nav bijis, tikai vairāk tādā individuālā pavadībā, bet vadīt grupas ir mans kaut kādā ziņā sirds darbs un redzēt, kā jūs dalaties, kā jūs caur mandalām mainās jūsu lauks un kā jūs to sajūtat un kā jūs to novērojat un tas iedvesmo arī citus vienam otru, esot kopā. Un tas ir tas, kā mēs kopā augam, kā mēs varam viens otram kaut ko vērtīgu dot, kas kalpo visu kopīgam augstākajam labumam. Lūk tā. Tā kā, lai skaids jums rudens, gaidām ziemu, gaidām jaunumus. Un esam jau tagad, realizējamies jau tagad savā skaistajā potenciālā. Bet tā, buču viņam, es ceru, ka bija vērtīgi, lai katrs paņem, kas norizināja, kas bija vajadzīgs, ko vajadzēja sadzirdēt. Tad šāda iespēja ir un jebkurā gadījumā droši varat sazināties ar mani. Uz tikšanos!